Žalūzijas Baltika vēlas jums parādīt trīskāršās paketes logu mērījumu plisētai žalūzijai. Kā redzam, šai logu paketē ir ļoti mazs dziļums logu līstē, tāpēc tur standarta kronšteinus pielikt nevaram. Bet Žalūzijas Baltika piedāvā likt plisēto žalūziju uz distanceriem. Logu līstas stūrītī kaut kādi 2–3 mm no ārējā platuma, lai varētu uzlikt vāci. Mērījums ir ļoti vienkāršs. Logu platums ir no logu līstas ārējās malas līdz otrai logu līstas ārējai malai. Tātad tie būs 33,8 cm. Augstums gluži tāpat no logu līstas augšējās daļas līdz apakšējai. Tātad žalūzijas augstums būs 77 cm. Te ir montāža. Ņemam distanceri. Kā jau mērījumam teicām, viņam ir jābūt kaut kādi 2 mm no pašas tās maliņas. Skrūvītes tās pašas, 3×12, dziļāk nevajag, citādi sabojāsiet stiklu. Apakšēji kantītei distancerim jābūt ir pie pašas maliņas, logu līstas apakšējā. Skrūvējam otru skrūvīti, skatāmies, lai ir taisni. Tādā veidā pieskrūvējam visus 4. Vāciņu uzliekam vāciņu, lai noslēdz skrūvītes. Protams, varam izmantot arī urbītu divnieciņu, izurbu caurumiņu, bet tas mūsu profesionālām monterim tas nav nepieciešams. Augšējā stūrītī tāpat mēģinam precīzi pieskrūvēt pie logu līstas augšas, noregulējam taisni, uzliekam vāciņu. Šeit pats galvenais, lai viss būtu taisni, lai žalūzija turētos precīzi uz kronšteiniem. Montāža, kā redzēt, ļoti vienkārši. Uzliekam vāciņu. Pārbaudam, vai visur ir uzlikt vāciņu. Ņemam žalūziju. Sākam no augšējās daļas. Uzliekam uz štiftītēm vienu maliņu, otru maliņu. Palaižam žalūziju brīvi, lai viņa nokrīt uz leju, lai nav nekur nekādas cilpas diegos. Pieliekam jau kronšteinus, šobrīd apakšējos, nav svarīgi, var augšējos, apakšējos likt. Uzvelkam uz augšu. Skatāmies, lai striķīši nostiepjas. Kā redzam, šeit būs arī jāpieregulē mazliet striķi, jo, lai žalūzija stāvētu jebkurā pozīcijā, mazliet jāpievelk. Pievelkam apmēram kaut kādu 2 cm. Aiz jau esošā mezglu arī novelkam stingri. Liekam atpakaļ kronšteini. Analoģiski daram otrā pusē, lai žalūzija kustētos vienādi, vienā līmenī, lai būtu taisni. Arī apmēram 2 cm.